Labdien, godājumie partijas visu Latviju biedri, atbalstītāji, draugi. Pirms gada, gatavojoties Latvijas skolotāju 14. kongresam, es iepazinos ar šīs organizācijas biedriem. Viņu pašaizliedzība, staltā mugura, ciešais rokas spiediens, acu skats, manī uzreiz vies pārliecība par to, ka teiciens vīrs un vārds šeit nav svešs. Tieši tāpēc es šodien atsaucos ielūgumam piedalīties jūsu kopsapulcē, un man piešķirto vārdu es uztveru par pagodinājumu. Pašlaik cilvēki ir vīlušies sabiedrības procesos, un viņi meklē šīs vilšanās cēloņus aktīvāk kā jebkārt. Jautājums tikai par to, vai viņi saņem šīs atbildes no saviem skolotājiem. Vai viņi šobrīd saskata, ka skolotājā vēl ir tās personības, kuras domā par izglītības attīstību kopumā? Un atbilde ir viennozīmīgi noteikti ir. Tikai izglītības sistēma pašreizējā diemžēl ierobežo šādu personību izpaušanos. Bērni jau skolā pierod pie tā, ka talantīgākie, spējīgākie, domājošākie, nacionālākie un tā tālāk pedagogi no skolām vienkārši tiek izēsti. Tāpēc man ir liels prieks, ka neskatoties uz to, ka izglītības zinātnes ministre Taķena Koķe un citi partijas funkcionāri ļoti pretojās Latvijas skolotāju kongresa norisē, kongress tomēr notika. Tas nāca klajā ar paziņojumu un aicinājumu visiem Latvijas pedagogiem iestāties par pozitīvām izmaiņām, mācīšanas un audzināšanas darbā, atmetot līdz šim bezkritiski savākto un pielāgoto. Kongresu atbalstīja valsts prezidents Valdis Zatlers, Jānis Stradiņš, Ingūna Sudraba un citi sabiedrībā pazīstami un ar izglītību nesaistīti cilvēki. Kongresa mērķis bija aktivizēt un apvienot pedagogus, lai audzināšanas process Latvijā netiktu orientēts uz sabiedrības pašizpausmi un pašapziņu. Tas tika sasniegts, jo kongress nolēma atjaunot 1939. gadā slēgto Latvijas Nacionālo skolotāju savienību, kuras padomē tagad darbojās 20 kongresā izvirzītie pārstāvji. Līdz ar to skolotājiem ir dot iespēju nestāvēt vieniem savā pedagoģiskajā atšķirībā un sabiedrības ignorancē, vairs varbūt nedarboties tik sīki sašķeltās vienībās kā 54 skolotāju asociācijās, bet kopēji nākt kopā un risināt jautājumus. Pa šo laiku Latvijas Nacionālās skolotājas Par šo laiku Latvijas Nacionālā skolotāju savienība ir paspējusi iezīmēt jau savas darbības vadlīnijas. Un mēs esam arī uzmetuši tādu nostādnes, kāds mēs redzam izglītības sistēmas sakārtošanā, ar kurām es jūs arī šodien ļoti īsi mēģināšu iepazīstināt, un jūsu kongresa mapēs pēc man lūguma ir sakopēts šis materiāls, lai jūs varētu arī ar to iepazīties varbūt mājās mierīgi pie tas kafijas vai tējas. Laikā, kad sabiedrībā tiek runāts par skolotāju trūkumu un viņu zemu atalgojumu, nepietiekami un nepilnīgi, protams, tiek aplūtot pat izglītības sistēma. Un mēs ļoti bieži skatām lietas fragmentāri, tieši tāpat kā mēs iemācām saviem bērniem to darīt. Mēs sakām, mums jaunā paudze ir gudrāka, talantīgāka, labāka. Par to nav runa, par to mēs nestrīdamies. Jā, tas ir. Diemžēl viņu zināšanas ir stipri fragmentāras, un to, ko mēs saucam par kaleidoskopu vai mozaīku, šie gabaliņi atsevišķi skolās apgūtie nevienmēr sanāk kopā. Te jūs redziet, ka kopš seniem laikiem ikviena sabiedrības sociālais uzstādījums ir bijis jaunās paudzes audzināšana. Un ikviena sabiedrība to ir arī centusies vienmēr darīt pēc savas labākās sirdsapziņas. Un tam ir jāiegūda milzīgi resursi. Un tāpēc man ir patīkami dzirdēt, ka partija Visu Latviju vienmēr saka, ka viņa prioritāte ir izglītība, un arī ekonomikas programmā jūs dzirdat, šis vārds tiek pieminēts. Un principā, ja mēs šeit neiegūdam, tad mēs arī nesaņemsim neko atpakaļ. Protams, ka jāiegūda ir ekonomiski pārdomāt, un par to tad ir arī tas mūsu
nākamais darbs, ko mēs ceru, ar jūsu atbalstu darīsim kopā. Šādi sabiedrībā audzinot cilvēkus, mēs parasti kļūstam labāki un gaišāki. Te jūs redziet tabulā, ka ir divas dažādas lietas, mācīšana un audzināšana, par kurām mēs runājam ārkārtīgi pēdējā laikā arvien biežāk un biežāk. Un tabulā redzams, ka mācīšana ir virzīta uz cilvēku prāta, kamēr audzināšana uz personības īpašības attīstību. Zinātkāri, deksmi, godīgumu, skaistuma, tiesību, pienākumu un atbildības izjūtu, nacionālo un pilsonisko pašapziņu, dzimtenes mīlestību, uzticību tēvzemei, attieksmi pret sevi, citiem, dabu, darbu un kultūru, mīļie klātesošie, nevis iemāca, bet ieaudzina. Un tieši tāpēc bija ļoti grūti, ka kongresā mums bija jāpārliecina cilvēki, ka šis kongress ir veltīts audzināšanai. Un faktiski arī šīs organizācijas darbība, es domāju, tas galvenais, vai viņu sirdis ir karstākas vai prāti vēsāk, grūti pateikt, bet es domāju, Sēles kundze, ja vienmēr tās galvas būtu tik vēsas, diez vai puiši stāvētu salā pie Saeimas atbalstot jūsu idejas, par ko jūs tajā brīdī iekšā cīnījāties. Man tieši ir prieks, ka šo puišu sirdis ir karstas, un arī to mēs mums vajag nodot nākošām paudzēm. Un te es gribu teikt, ka izglītība galvenokārt nozīmē augstu morālo un nacionālās apziņas audzināšanu. Jo redziet, jebkuru darbu prasmi var nodot arī noziedzniekam, var nodot amorālam cilvēkam. Un mēs par to jau skaidri varam pārliecināties Latvijas praktiskās dzīves vērojumos. Šajās norisēs, kur krimināla policijas vadītāji, tiesneši atļaujas atklāt draudzēties ar korumpētiem bandītiem. Jūs saprotiet, tas ir nevis izglītības problēma, nevis izglītības trūkums, bet audzināšanas trūkums. Vistiešākā veidā, par ko mēs esam arī šagad sākuši domāt. Izglītības misija. Savās pamatnostādnēs mēs esam noteikuši, ka izglītības misija ir nācijas iespēja uz nacionālās dzīves ziņas un vērtībās nepārtraukti pilnveidoties. Fiziski, psihiski un sociāli, veidojot vēlmi profesionāli piemēroties mainīgai pasaulē. Pašlaik ir tendence, ka cilvēki vairs nevēlas piemēroties tam, ko dzīve viņiem diktē. Viņi labprāt saka, tad man ir cauri, un es vairs neko šai dzīvē nevaru sasniegt, stājos bezdarbniekos. Tā gluži nav. Izglītības pamatideja ir atgriezties pie Latvijas brīvvalsts un citu Eiropas valstu pieredzes, kas atklāja, ka nav liederīgi pretnostatīt izglītību kultūrai un atraut šīs jomas vienu no otras. Jo kultūra ir faktiski zināšanu krājums mūsu prātos. Kultūra ir tas, kas paliek pāri, kad izveidinās zināšanas, ko esam gūši skolās. Savukārt izglītība, kā iemaņu un attieksmi process, ir rezultāts, kur mēs nododam no paudzes uz paudzi, un tas tiek nodots, ja cilvēku spējas būs izskoptas, un galvenokārt izskoptas radošās spējas, radoši risināt uzdevumus, un būtu izskopta arī mūsu savstarpējo attiecību kultūra. Kultūra bez izglītības nenodrošinās inovācijas. Savukārt izglītība bez kultūras izslēdz audzināšanu un dvēseliskumu. Tieši šīs nodalītības dēļ valsti vairs neveido ap kultūru centrēts cilvēku kopums. Izglītības pamatnostādnes pirmais punkts saka, ka tikai striktas un konsekvences pakāpju un veidu likumības un mīsakarības spēja nodrošināt izglītības sistēmas mērķtiecīgumu. Šajā jomā pašlaik valda liels haoss, un cilvēkiem nav skaidrs, kad beidzas sākuma skola, kad beidzas pamatskola, kas ir ģimnāzija, kas ir vidusskola, kas ir profesionālās skolas. Tātad nevienam šai valstī, ieskaitot Saeimas deputātus, atļaušos teikt, vairs nav skaidrs, kur sāks un beidzas. Apdzīvotas vietas, pagasta, apriņķa, novada, apgabala, reģionu un vēl kādos tikai citos vārdos nesauktot teritoriālo vienību atbildību par izglītības procesu. Ir nepieciešams ieviest principu, ka absolvējot vismazāko sākuma skoliņu, vismazākajā pagastā, bērns dodas uz apriņu skolu un tā līdz kultūra vēsturiskajam novadam, kurā būtu vismaz viena augstskola. Pirmais līmenis
ir apdzīvotas vietas vai pagastu mērogā. Tātad šis līmenis ir pirmsskola, sākuma skola un interešu izglītība cilvēkiem mūža garumā. Otrais līmenis ir apriņķi, jeb kā tagad mēdz saukt novadi. Šajā mērogā mums būtu vajadzīgas profesionālās skolas, profesionālās ievirzes skolas. Trešajā līmenī, kā jau es teicu, tātad tas būtu līmenis, kas Latvijā vai nu vēsturiski 4, vai kā tagad saka 9, būtu katrā pa vienai augstskolai. Te es vēlos atkārtot, ka skola līdzās bibliotekai, kultūras namam un baznīcai veido nozīmīgu sabiedrības kultūras centru. Un šādi centri notur un piesaista laukiem cilvēkus. Par to ir visu Latviju iestājušies vairāk kārtīgi, un es par to viņiem esmu ļoti pateicīgs. Uzņēmuma centralizācija laukos jau ir novedusi pie kraha, pie ekonomiska kraha. Taču skolu centralizācija novedīs pie analfabētismu. Pie analfabētismu palielināšanās, ja es gribu izteikties precīzāk. Tāpēc pagastu skolas ir uzlūkojums ne tikai kā izglītības centri, bet arī lauku dzīves atveseļošanās priekšnosacījums. Šodien izskanēja arī saruna par valodu. Jā, ārkārtīgi būtisks jautājums ir par valodu. Latviešu valoda, manuprāt, ir izspiesta no visām sfērām. Ja vēl pirms 10 gadiem es atceros televīzijas raidījumu bija latviešu valodā, tad tagad tās ir pārkrievuškojušās un pāramerikanizējušās. Šodien mēs runājam par to, ka jūs plānojat gatavoties uz Saeimas vēlēšanām. Tik visu laiku minēts tas viens virziens, tas krieviskais, un pārējie spēki ies kopā. Būsim godīgi un atklāti. Latvijas sabiedrībā pašlaik ir 3 izteikti spēki. Tas ir prokrieviskais un proamerikaniskais, ja proeiropiskais. Un ja mēs runājam par Latvijas nacionālu valsti un nacionālām nostājām, tad godīgi sakot ir jāveidojās 3 blokiem. Tie, kas skatās Krievijas virzienā, tie, kas skatās Amerikas un Eiropas virzienā, Starptautiskais valūtas fonds un citi, un tie, kuri domā par Latvijas nacionālu valsti. Daudz ir jādomā arī par skolotāju. Skolotājs šodien ir izmocīts, nomocīts, un šajā tablā jūs redzat tā doma, kādu mēs esam iestrādājuši savās pamatnostādnēs, ka jāsāk ir palīdzēt skolotājiem atveseļoties. Kā to var izdarīt? Tas ir pedagoga darba novērtējums. Jūs saprotiet, pašapziņai un pedagoga darba novērtējumam ir vajadzīga valstiska piešķirta profesionālā meistarības pakāpe, jeb līmenis, sauksim to kā grib, un tam atbilstošs atalgojums. Šodien pedagoga novērtējums Latvijā tiek izteikts ar algu, kurai nav nekāda sakara ar pedagogu profesionālo meistarību. Ar to pašu arī tiek atcelt vajadzība pēc konkurences, pēc tā paša tiek arī atcelt vajadzība pēc pedagogu pašattīstības. Tāpēc nesamazinot skolotāju algas ne pa santīm, šajā brīdī ir nepieciešams radīt pilnīgi citu, pedagogus motivējošu un novērtējošu darba samaksas sistēmu, kurai ir jāatspoguļo izglītības, darba stāža un profesionālās kvalitātes novērtējums 5 līmeņos. Tad, kad mēs zināsim, ka Latvijā varbūt ir tikai 24 vai sākumā pat varbūt tikai 9 tautas skolotāji, kur alga ir tuvu pielīdzināt ministra prezidenta algai, tad mēs varēsim runāt par to, ka jūs redzēsiet skolās visi skolotāji sāks strādāt un visi skolotāji sāks censties. Ļoti nopietns jautājums ir arī par pašu pedagogu sagatavošanu. Tā ir ārkārtīgi liela problēma. Pēc otrā tautas frontes kongresa, kad jo īpaši bija skaidrs, ka daudz cilvēku paliek bez darba, mūsu augstskolas sistēma ir izveidojusi atsevišķas pedagoģijas fakultātes, nodalījuši šīs fakultātes no citām, panākot to, ka vēsturnieks skolā nevar mācīt vēsturi, ka ķīmiķis nevar mācīt ķīmiķu, ka gleznotājs nevar mācīt zīmēšanu. Nedodies ielaist skolā cilvēku, darba entuziastu, tas, kurš mīl savu priekšmetu un savu to, par ko viņš interesējas vairāk. Tam speciāli tika radītas fakultātes, kurās pārfiltrējās partijas funkcionāri. Šīs lietas ir pieejamas, izvērtējamas, kuras tagad arī vada mūsu izglītības sistēma. Uzvārdu pazīstam, politbiroja locekļi, partijas sekretāri, komjaunieši. Es šeit nerunāju par partijas piederību, bet gribu uzsvērt, es runāju par ideoloģiskiem darbiniekiem. Un šie ideoloģiskie darbinieki 20 gadu laikā mums ir sagatavojuši plejādi jauno skolotāju, kuri skatās ļoti šauri uz lietām un principā viņi var atstāstīt labāk vai sliktāk
grāmatas saturu, bet viņi nav speciālisti savā jomā, ja mēs runājam par mācību priekšmetu, par zinātni, par mākslu. Tātad ikvienam ir šodien jautājums, kas notiek ar Latvijas izglītības sistēmu. Mēs zinām, ka pašlaik mūs ir nomākušas ekonomiskā krīze, arī tā nav viennozīmīga. Šī krīze balstās uz parāda atmaksas nosacījumiem, par kuriem mums agri vai vēl nāksies domāt. Un mums būs jādomā, kā izkūties no šiem parādiem. Un kad mēs kopā ar puišiem tikāmies, man liekas, bija Emīla Dārziņa speciālā mūzikas vidusskolā, kāds prasīja, bet kā mēs atdosim šos parādus? Un atbilde bija šodien Ruļļa kunga teiktajā. Mums ir jāatjauno tā valsts, kuru mēs neatjaunojām. Un tādā gadījumā šie 20 gadi un šī valsts, kas faktiski juridiski nepastāv un kurai juridiski nebija tiesības pieņemt lēmumus, mēs arī starptautiski iziesim ārā ar paziņojumu, ka mēs netaisamies atdot šos parādus. Un ziniet, tā ir šo valstu problēma. Jaunā Latvijas valsts, kurai mēs audzināsim savus bērnus, nebūs atbildīgi par šiem gadiem, par šiem nodarījumiem, ko ir faktiski pieņēmusi daudz lēmumus, Saeima, kur es atļaušos teikt, faktiski ir neleģitīma. Tātad, kas veido mūsu izglītības politiku? Protams, ka politiķi, izglītības ministrija, sistēma kopumā, un pareizi jau teica, ka nav jau visi politiķi slikti un nav jau visi ierēģi slikti, bet pat sistēma ir graujoši pašlaik. Un tie jautājumi, ko mēs uzstādām, te tikai daži. Atstāt ierēģņus, jeb skolas, piemēram. Vajadzētu atstāt skolas, jo tādā gadījumā, ja mēs samazinātu šo ierēdniecības aparātu, esam parēķinājis. Mēs varētu uzturēt Latvijā skolas ar 8 bērniem un 1 skolotāju visattālākajā Latgales nostūrī. Tieši tāpat, kā to dara Austrija, Šveice un Francija savos kalnainajos apgabalos. Neviens tur bērnu neved ne ar autobusiem, ne ar ragaviņām, kaut gan varbūt viņiem tas būtu pat vieglāk, kalni ir stāv, palaiž bērnus pāri kilometru ar slēpēm uz leju. Tas vienkārši nenotiek. Tas neienāk prātā. Līdz ar to es gribu teikt, ka pašreizējā izglītības zinātnes ministrijas sistēma ir pilnīgi un galīgi bankrotējusi. Šajā izglītības zinātnes ministrijā ir izspiesti, es tā varētu teikt, no darba cilvēku, kur vispār kaut ko vēl saprot pedagoģijā. No izglītības ministrijas ir aizgājuši cilvēki, kur saka, nē, es neeju pret savu tautu. Es atgriežos labāk skolā. Un tāpēc ir jautājums par to, kas būtu darāms nākotnē, tā būtu jaunas izglītības sistēmas veidošana. Mēs pašlaik esam sākuši darbu pie tās. Mēs runāsim par to, ka ir jābūt latviskiem terminiem, ir jābūt latviskai izpratnei, jāatsakās no visiem tiem vārdiem, kas jums pašlaik jauc galvas. Kas notiek Latvijā? Dombura kungs to jautā daudzu garumā. Bet, ziniet, viņš nespēja atrast atbildi, es jums teikšu gluži kā nezinīts uz mēnesi. Latvija faktiski ir izpārdota. Komunisti un bijušie čekisti aizvien vēl atrodas pie varas stūres, lemj. Nav veikta dekolonizācija, radot abreni, Latvija joprojām ir izlaupīta. Zemesardze ir atbruņota un likvidēta, leģionāri tiek nicināti un vajāti, bet Latvijai nelojālie un naidīgie miliči joprojām strādā policijā, nicinot mūsu kultūru un valodu. Lūk skaudra, bet godīga atbilde tam, kas notiek Latvijā. Tam atbilde ir tik nērta, un nērtā ir visām pie varas pašlaik esošajām partijām, ka pat Domburs šovs to noklusē. Lai gan atbilde būtu vienkārša, mazāk šova un vairāk godīguma. Ticot, ka pienāks laiks, kad pasauli ieraudzīs, ka Latvija nav tikai nelietīga korumpenta zeme, bet suverēna tiesiska valsts, kurā valda taisnīgi likumi. Mūsu kopējais pienākums ir pēc iespējas uzturēt latvisku un nacionālas valsts vērtībām bāzētu garu Latvijas skolās un nemitīgi atgādināt ikvienam pretimnācējam
par noziedzīgās varas nelegāliem darījumiem. Ir vajadzīgs spēks, kas apņemtos labot tās ārprātīgās nelietības, kas Latvijā notikušas pēdējo 20 gadu garumā, un atjaunotu beidzot tiesiskumu. Tāpēc stafete ir jānodod jauniešiem, jo uzmanīgs klausītājs dzirdējis teicu, ir vajadzīgs spēks. Sabiedrība savu nākotni veido šodien, arī tāpēc stafeti ir jānodod jauniešiem. Cienījamie jaunieši, gribu teikt noslēgumā, ka šis ir jūsu laiks. Neizniekojiet to. Pilnveidojieties ik stundu, ik brīdi. Arī Latvijas Nacionālā savienība neliek savu padomu un atbalstu nevienam, kam tas patiesi vajadzīgs. Jo bez aktīviem, sabiedrības pieredzi objektīvi analizēt, spējīgiem censoņiem, kuru sirdis ir karstas Latvijas labā, nav mūsu nākotnes. Man ir patiesi prieks, ka manā priekšā šodien ir šādi cilvēki, kuri ticībā dara svētīgu darbu, mūsu visas kopējās mīlestības Latvijas vārdā. Es vēlu jums emocionālām ierosmēm bagātu dienu un paldies par uzmanību.